Jauni. Mēs esam šeit. Taisīsim piparkūkas. Dekorēsim, jā. Un runāsimies. Jā, brīvās sarunas. Brīvveida sarunas kaut kāds, jā. Nu kāds sāk runāt, vai? Es paņēmu savu snieku vīru, ķelīti un zvanus, kurus es ļoti izmisīgi meklēju tajā puņķā. Kur ir bijis Mārija? Man ir sirsniņa, man ir rādīts. Klācītis un man ir cilvēciņš. Laikam. Man ir egla dāvana un... Jā, sēdņus kā saucu. Man ir eglīte, man ir zvaigzne, sirsniņa un cilvēks. Man ir zvani, man ir eņģēls un man ir vai nu dāvana, vai nu kops. Vēl jānoskatro. Atkarīgs no noskaņojuma. Nu, man ir aplis. Jā. Cik oriģināli. Jā, ļoti oriģināli. Laikam būs solo. Nevienam citam nav aplis, tu vērš. Es nezinu, pirmais jautājums, kā viņš pagāja Ziemassvētku? Ļoti labi, manuprāt. Nu, diezgan dažādi. Pirmie man bija tā pa mājām, tikai vakariņas, otrie es pavadīju, pavadīju ar draugu, un tas bija diezgan forši. Pantiņi, dziesmiņas, ļoti foršā noskaņā. Noskaidr kādu dzējolīti. Kādā valodā? Nu, labi. Okay. Cik tu man samaksās par to? Piparkūku. Es tev piparkūku. Izdekorēt? Jā. Te nu stāv vaļā pastiepta roka. Ko tā neprotam, ko tā prot? Tā prot vienīgi latviski rakstīt. Neprot ne sist, ne ubagot. Neprot godīgi iedzīt naglu, iztrīt nazinedz maizes ēt. Taču tā prot saglāstīt asinis un vēl nākotni paredzēt. Te nu stāv vaļā pastiepta roka. Tā kā salā no bikluma trīts. Nabaga roka, te viss ir iedots, un it nekas nav apsolīts. Kluskojnieks. Es gaidu piparkūku no tevis. Nedabūsi. Kāpēc tu iemācījies šo dzīvuli? Tas vispār bija skolai paredzēts latviešu valodas stundām uz atzīmi, un tad man viņš tā arī iesēdies galvā, un jā, te nu mēs esam. Es nemāku nevienu dzīvuli. Es sākam uzrunāt, ko es nemāku. Es neprotu dekorēt piparkūkas. Jā, okei. No jā. Es pateicu, kā tad gāja Ziemassvētkos. Es Ziemassvētkus nosmētu mierīgo ar ģimeni un ar abiem. Dabūju dāvanās. Es dabūju Douglasa dāvanu karti. To, ko jau nopirkt, vienā? Jā. Nu. Ai, kā lapas pasaka. Zinu, ko, es nopirku makienu tādu. Kur maspēja? Nu jā. Forši. Maska. Nu, Maska. spreju. Vairāk. Tad es vēl dabūju septiņu. Wow, cik Zeķis oriģināli. labi dāvana. Nekad nevar būt par to zeķi. Varbūt. Man būs daudz mancības. Es dabūju Ziemassvētkos krūzi ar Ziemassvētku vecīti. Cik oriģināli. Nē. Tad es vēl dabūju maku. Un GPS moduļus. Es dabūju šo pulksteni, tad es vēl dabūju bārdu putas, žileti, ko es vēl dabūju. Pēc kurš tas krēma. Nē, vismu noderīgi vietas. Es kaut dabūju. Nu jā, es arī dabūju. Aizmirst, kā sauc. Pēc kuršanās putas? Nē, tas nē. Žileti, laikam, jā. Un termos. Termos tas gan nodibās. Termos. Tā ir tēma. Tad jā, ļoti stilīgs termos un melns termos varbūt varētu parādīt. Nē, neparādīt. Flex. Labākais termos. Kas ir šis palāds? Karš to zir. Veģu. Ok, man vajadzētu zilo, varbūt pēc tam. Labi, droši es nesteidzu. Man zilus zvanus vajag uz Paldies, kāds man oranžo lūdzu. Mēs tomēr nepabeidzām mūsu diskusiju. Kas labāks, Andreits vai iPhones? iPhone! Android. Tikai Andreits. iPhones ir forši. Viņš maksā ļoti, ļoti daudz. Tad, tāpēc viņš arī nav forši, ka jūs nevarat atļauties viņu. Tas
brauciens. Viņas varētu nopirkt 3 Androidus par kaut kādu, tur nezinu, Bet iPhone viņš nav- 14 Bet tāds. viņš nebūs tik labs kā Man vismaz iPhone. nevajag tik Nebūs kameru. kvalitāte kamerā tik laba. Nevajag kameras kvalitāti. iPhone'im ir kvalitāte. Jā. Vienkārši. Manuprāt, man patīk iPhone praktiski tikai dizaina dēļ. Nu, tā kā, kas ir, piemēram, aplikācijas, kā izskatās, un emoji. Man nepatīk tā kā Android emoji. Briesmīgi. Zinu, kā man visvairāk nepatīk Android. Nē. Otrādi, kā iPhone'ā man visvairāk nepatīk tas, ka es nezinu, cik es esmu redzējis un dzirdējis, viņi lūst nenormāli ātri ekrāniņu. Un es nezinu, mans Samsungs, kurš iet jau, man liekas, kāds 2 gadus, viņam nekādas plaisiņas nav parādījušās. Pēc šitā podkāsta jūs iPhones iesūdzēs tiesāt, ka Apple jūs iesūdzēs par Jau gribētu, Edgar. Jā, es nesaku, ka viņi ir pavisam slikti. Jā, viņam kamera ir laba, bet vispārējais, manuprāt, jā. Man iPhone jau ir ilgu laiku magnetīsti. Man tikai es varu stikt nepatīk. Man ir Man pats- man viņš nav pats saplīs. Man tā kā iPhone pats stikliņš nav saplīsis arī. Viņš ir paskrāpēts tas stikliņš. Viņš nav perfekts, bet nu, Jā. sasistīs gan. Jā, same. Man tā kā tie stikliņi vairāk plīs nekā pats iPhone, pats stikls, saprot? Jūs tagad runājat par stikliņiem, es tad domāju, nē, nu man bija gan iPhone, gan Android saplīs. Bet Nokia. Tāpēc es domāju. Nē, nu labi, Nokia, tas ir cits Tas stāsts. Nokia, manuprāt, ir labāka. Paņem jauno Nokia. Tā kā skariņotīgu. Man ir skariņotīgi Nokia. Davai pamēģinu. Man ir pagaidu, man jā. Iztestē. Izturība. Bet es vēl saku, no? Red. Yes. Kad tur asins sāks krāsot. Protams. Kaps taču ir. Gan dāvana ir Kidding, gan kidding. uztaisīt. Nu labi, štāds te Nokia. Dīvaini. Tas vāciņš ir ļoti stilīgs, es man. Viņš pateica savus 3 Es esmu apstīties vāciņš jau Tur krāso nākamās. Es tikko otro sāku reāli. Es noņemšu labi ātri. No labi. Tad nevar Telefonu, tu skatīties neapsties no telefonu. Davai. Izlozēsim piparkoku. Bijis Vai vismaz. jums ir viss bizmārīt, vai ne? Un man ir vēl viena dāvana. Devi par kuktu, kā ir Ko bijis. jūs dāvinājāt saviem radiem Ziemassvētkos? Sevi. Saviem krustvecākiem es uzdāvināju kaut kādu šķīvi. Šīri. Jā, nezinu šķīvi. kādu. Nē, nu viņš ir kā eglītes formā. Un, jā, tad es, māsītes un bērniem uzdāvināju piparkūkas. Maiznīca lāči. Un, jā, tad māsīcei, kurai arī vārda diena bija Ziemassvētkos, uzdāvināju vīna glāzi. Nē, es nezinu, kas tas Tā kā skaitās. Kaut kāds jautājumu. glāzes, nu? Tā mācīs savu sieva. Jā. Ja manai māsīcei bija vārdiem. Nu jā, loģiski. Tas būtu dīvaini, ka māsītes tiek nosaukt par Ādamu. Nu, baš. Mūsdienās jau nevar zināt. Nē, nu arī, jā. Nu, Kas tev nepatīk kaut kas? Nē, nu, Tu tāds katrs var darīt, ko grib. Jā, mēs dzīvojam brīvā valstī. Neviens nevar piespiest tev nosaukt meitu par Ādamu, dēlu par Ievu. Jā, Ādams. Nu, Pieņemsim. Dina. Ko? Jā. Nē, labi, Dina vēl normāls vārds. Mana sirds. Zini kādu citu dinu vispār? Pagaid. Es nezinu vispār. Pagaid. Man liekas, ka zināju. Bet man liekas, Vairs var nē. šaubīties. Diana. Bet tu kaut ko izdarīji ar to dienu? Nē, Dina. Neko. Nē, Ditu es zinu, jā. Jā, Dita un Dina nav viens un tas pats arī zina Ditu. Nē, nu labi, tas tāpatās kā ir Artūrs ar garo U un ar īso U.
Artūrs ir populārāks vārds. Nē, tas ir jā, bet, piemēram, visur, kur es eju, kaut kādos, nu jā, kaut kur man jāsaka savs vārds, Vai tev ir ar īso vai garo? man ir ar garo. Es laiku prasu, vai man ir ar īso vai garo, jā. Es vispār nebiju iedomājusies par to, ka ir Artūrs. Es arī nezināju. Jā. Man onkls sauc Artūrs. Manu brālis sauc Artūrs. Jā. Jā, es neteikšu, kā man mamma saka, kas ir ar Artūriem, kad Artūri tik daudz kā vēl. Ir reāli. Es zinu kaut kāds 3 cilvēkus, ieskaitot man, kuriem onkuli sauc Artūrs. Nē, bet... Jūs vispār zināt, kā jūs dabūjāt tos vārdus? Jā. No. Manu vārdu dzirdēju kaut kur filmā, un tad man ir tā kā filmas vārds. Ok, tipiski. Nopietni. Jā. Saks bija reāli. Man tētis savus visus bērnus uz aburtu nosauc. Jā. Jā. Nē, labi, man bija tā, ka tētis izvēlējās, tāpēc, ka viņam bija kaut kāds kaimiņš, kuram arī bija vārds Artūrs, un jā. Tikai no kaimiņa, jā? Jā, nu tad... Nošpikoja. Jā. Jā, nu... Nu jā. Mans brālis man nosaukt par Elīzu, bet tā kā manam brālim vārds sākas ar to, mamma gribēja, lai visus bērnus sauc ar to. Tad viņai nepatika neviens vārds, kurš sākas ar to, piemēram, Diāna, Denīza, Daina, ja? Un vienkārši izvēlējās Dina. Ok, Renāt. Zini, kā tev izvēlējās vārdu? Es līdz galam nezinu, bet man tāda nojausma, ka tas varētu būt saistīts ar Renāru Kauperu. Ok, labi, man ir tā. Es neesmu droši, vai mamma vai teica izvēlējās, bet viņi tā kā gribēja mani par Madaru nosaukt. Un tas arī tobrīd nebija tik populārs vārds, un vārda diena kā reiz bija siltajos mēnešos. Un kaut kā tā mani nosauc. Un tad tagad es dīlojos ar to, ka katrā vietā ir vismaz vēl viena Madara. Vai ne? Daudz Madaras. Jā, Madaras ir pietiekoši, jā. O, jā. Nu jā, Un ar to kā tavu vārdu? es jau pateicu. Kaimiņš, atceries? Jā, taču. Vismaz es tā sapratu. Nu, respektīvi, tētis zināja kaut kādu Artūru, jā. Varbūt tās kaimiņš tev iedeva vārdu. Nē, tas kaimiņš viņa... Kurš ir tavs patiesais tēvs? Nu, cik es zinu, ka... That's the real question. Man tēvs ir tas, kas ir, nu jā. Bet kā tu zini? Nē, nu, ja tā tas, ka mēs pat ne par ko neesam droši, nu. Bet vai jūs esat līdzīgi? Pēc rakstura, jā. No! No. Bet, nu, nē, pēc izskats vairāk nomē līdzīgi. Kā jūs pabeidzāt skolu? Vēl nepabeidzu, bet jā, labi. Pirmo semestri? Jā, pirmā semestra. Tā normāli. Tīri ok. Pusnoli pavadīt praksē. Oi. Jā. Bet vismaz beidzās. Aleluja. Vēl būs kraks. Šogad ne. Tā. Nu jā, šis gads beidzas pēc 2 dienām, 3 dienām. Ak, Dievs, Edgar, wow, cik tu smieklīgs, es nesmējos. Tas viss stulbi. Tur. Paldies. Jā, nu vispār šajā mācību gadā man vairs nebūs prakses. Tu ir mākslas skolā? Vai kas ir prakses? Es esmu zaļumu praksē. Kā tehnikumā mācoties, tu izvēlēji kaut kādu profesiju, es izvēlēju grāmatvedību, jā. Praksē ir tā kā darba izmēģināšana, piemēram, tu strādā, jā, mācību procesā. Tā kā izmēģināšu. Jā. Bet ne mākslas skolā es neesmu. Mēs šķās tev visu mikrokūkas izglāzījās. Jā, aiziet, uz priekšu strādājam. Man ko bijis pēc mājās. Viņiem Tu ir tās apēdīs. Es mēnešu būtu. Vēl jau dos glazūrā, bet tā būs kraukšīt. Dabūju. Lai paliek uz slāču. Jā. Kāda jūs hobija? Šobrīd piparkūks. Garlaicīgi. Tiešām garlaicīgi.
Bet kādi? Labi, man īpaši tagad tā hobijām laika nav. Bet tāds lielākais hobijs laikam ir cimtas koku pētīšana. Ko cimtas kokus tu pēti savu? Jā. Tikai? Jā, tāpēc, kad es negribu kaut ko paralēli kaut ko ņemt. Skatīties. Ko tu esi uzzinājis? Es esmu uzzinājis, ka esmu cēlis no Vācu baroniem. Tā jā. Vācu baroni? Jā. Kas ir baroni? Ķipā tādi kā... Es nezinu, kā lai pasaka, tādi kungi Latvijā, kuri, komandē latviešu zemniekus. Vācu muižnieki? Jā, tie paši tie ir. Tikai barons skatās vēl augstāks tītels, bet tas, es nezinu, kā tas īsti stāsts ir, bet man ir aizdomas. Vienkārši esot bijis tā, ka viņi arī pēc tam esot diezgan ātri apprecējusies. Bijis kalpona. Un vācu muižniekiem esot bijis tāda pārāža, kad viņi, kamēr viņi nepārbauda, vai tā meitene ir nevainīga, viņi neļauj precēties. Kā viņi to pārbaudīja? Tieši tā arī pārbaudīja. Ko? Traka vēsturi. Kādi vēl citiem hobiji? Dina, kādi tev hobiji? Mūzika, vairāk dziedāšanas mūzikas skolu pabeidzu. Par laimi, knapi. Pabeidzu mūzikas skolu? Kādu tu pabeidzi instrumentu? Vai Bungas? Jā, sītumi instrumentu, es neredzēju koncertā. Es pabeidzu čelu. Jā. Bet es tā dziedu pašā. Korī un popgrupā Silpistas šādaut. Es gāju 7 gadu. Es ganēju grāvu kaut kāds 11 mažu. Es gāju solo. Tad man lika dziedāt Daugā dziesmu Kazānu. Daugā? Jā, es dziedāju Daugā tur vidū. Veikalā? Jā, Daugā. Jā, es atceros, laikam, tie koncerti vispār. Jā, es arī atceros. Kā tu atceries? Es laikam redzēju. Kā es dziedu pa Kazānu? Jā. Mums taču tikai vienreiz bija Daugā koncerts. Diemžēl. Tā ir vienīgā reize, un tā kā visi zinās, kas tur tieši dziedāja. Tu biji uz tā kuģa? Stāvlink, jā. Jā, es arī biju. Es atceros, ka tas stāvlink mājās, un mums jau bija tāds wow. Mēs tur, mums vēl tur tā kā choreogrāfija. Jā, dejo. Labs podcasts par... Silpastē. Shout out. Reklāmas Silpastē. Mēs esam uztaisījuši jau pietiekami daudz reklāmas Silpastē. Kā pietiekami daudz? Maiznīcai lāči, iPhone-im, Android telefoniem. Ceras, ka mums sponsorēs tagad, jā? iPhone-iem jau hate page. Daudz šatāt jums, mēs gribam sponsorus. Jā, uztaisīsim podcasts Daugā, būs crazy. Lai visi publiki tā kā skatās, jā. Mēs varam mēģināt sarunāt. Varbūt viņi būs tādi labvēlīgi un... Jūs Mums šitā klausās un tāds. tos kēksus. Nē. Davai review. Tu esi pirmais. Aizgāju pagaršot. Kurš viņus Pagājušos taisīja? keksiņus, kurus Viņi, man liekas, nav taisīti. Pirkt? Laikam, jā, es nezinu. Pirkt arī ir jātais. Jā, bet... Nav paši mājās. Mājās, protams, labāk. Nē, tas ir... Jā. Tā kurās? Bet es sāku 8 no 10. Kas? 8 no 10. Keksiņam degustētājs. Tāds slikts vai? Smējos, mēs, man liekas, tiešām varēsim ar piparkoku glazūras testēt. Bet viņas pēc jau kā garšojas pēc visu glazūras. Nē, šitos glazūras jau... Bet viena ir skābāka, viena ir saldāka. Jā, trāpīgi. Oranžā pēc asinīm. Beidz, nē. Kāda veidā? Man jānāc trāpīgi. Pagaršoja vienkārši. Tā kā dzels, Ok. daudz tikai glazūras. Keksiņš ar glazūras, nezinu, kā tas būs, bet
Uzzinās. Es esmu ēdusi, man lika pasākumā ēst vienā. Nu, kā bija? Vienkār tas keksiņš bija tik ķēls. Neizstāts. Jā, un tās glazūras vienkārši, bija cukurs ar, neatceros ko. Tikai kuriem bija tās glazūras, kurām reāli dabiskas taisītas? Ķepens. Ar rokām. Jā, bet tās ir dabas glazūras. Tiešām ir dzelzs, ko? Nu jā. Zini, ja tev ir dzelzs daudz asinīs, tad pēc asinīm garšo reāli. Un tā pēcgarša neaiziet prom, tāpēc labu apetīti. Jā. Jauki. Kādam nav, ka jaunā gada apņemšanās? Strādāt, izvākties, easy. Jā, tāda pat. Un jums? Laikam jau vajadzētu sākt domāt par ZPD. Sorry, jā. Mums nav ZPD? Vispār es gribētu nolikt autovadītāju tiesības. Jā, sen. Man jau janvārī ir autoskola. Man arī. Es sabiedru. Jū. Tāpēc. Tā būtu apņemšanās. Easy. Glazūra. Tas jau idejas atturpties kā glazūra. Es jau piekusi spiest. Nu labi, Alis, kāda tev ir apņemšanās? Jā. Ai, man jāpadomā mazliet. Mēs nebeidzām runāt par hobijiem. Jūs vai par hobijiem es vēl padomāju. Jā. Jā. Ok, labi. Hobiji, mūzika, ģitāra. Jā, ģitāra. Mums ir daudz mākslinieki. Vai ne? Mēs varam bandu sākt. Čels, Tu pie bungas. Čels ar bungu. Tas ir orķestris jāveido. Kāds jauns. To nu gan es gribētu redzēt, kā tas mums jādara. Varētu. Šur var kaut kādu samību paspēlēt, nevar bungas. Tas visu, man viss, kas ir sitams, man ir jāspēlē. Arī klavieres. Ģitāra arī sitam. Labi. To man jāspēlē. Tur ir stīgas. Jā. Stīgas es nespēlēju. Ko īstenībā? Man ir bunga kapotā kokla. Tev ir kāda kuka? Kokla. Un es nezinu, kādu maziņu kokli bungu kabinetā, un es viņu varu paspēlēt. Jo. Nu, varbūt ir laiks sākt. Varbūt. Koklis nav tik sažģīt. Imo, varbūt. Man šeit ka nav. Tu vienkārši stīgas. Manas draudzenes māsa mazāk spēlēja kādreiz, vai ne jau bungas, bet koku. Un es viņus standardu iemācījos 5 minūtēs. 5. Kuri šogad bija dziesmu sākos? Es. Es arī gribēju, bija tik forta. Nē. Laikam, varbūt. Nesāku šajās jau. Pārāk daudz jādekorē. Nedekorēt daudz, vēl mazāk. Mēs visi nepaspēsim izdekorēt. Nu jā, tas gan. Mums labi sokas. Jūs būsies pusē jau. Labs neņemšu. Būs pārāk jālika. Kas? Nu, bet šitā visi izdekorēt. Nē, nav. Man šeit, ka nevar. Nē, mēs varam ātri kaut ko tur uz... Nu labi, nu tad ātri. Izranot. Vienkārši kaut kādu abstrakto mākslu uztaisīt. Jā. Es tikai 4 esmu izdekorējis. Kāpēc jūs tik daudz ir? Es tā turu to. Ja tu baigi skaisti dekorēsi. Nē, man ir 5. Kāds domāt skaisti? Vai tas ir? Tas ir uz šito, tas ir eņģelis vai kaut kāda porte, es nezinu. Tas jau kāds večturis izstās, ne jau eņģelis. Tas labāk nekā šīs, es pat nezinu, kā viņš te... Viņš to jāprāda. Jā. Viņam kombinzons es vēl. Viņš uz ballīti gatavojas. Nē, nu labi, nu kombinzons. Tā ir Ļoti interesants kombinzons, kurš, man liekas, tur iet ārā no pīla. Tur kaut kas atrakts ir. Ui. Viņš tur tek. Jā. Nu, pārim tos klausīšu. Kas bija dziesmu sākās? Es biju. Jā. Ar ko? Nu, jūs nenoģībāt? Es biju ar, skolas skolu. Jo. Vispār par hobijiem nepastāstīju. Manā arī lielākoties hobijs ir mūzika, dziedāšana. Es vispār arī māku nedaudz pavieši spēlēt, bet tas tā es tikai pusgadu aizgāju uz mūzikas skolu. Aha. Labi. Es šogad... Es šogad eju 2 skoros, neprasiet kāpēc. Aha. Kādos?
Šautauts skoras Linds ķegumu. Ķegumu? Tagad padod to sarkanu. Un tad es nodarbojos ar volejbolu. Šobrīd mums tāda pauze. Brīvlaiks, zinu kā, jāpūšās visiem. Ko es vēl darbojas vai jauniešu domāju. Jā, un šeit. Staigāju pa pasauli. Mēs vēl tādā esam domājuši. Jā. Es biju. Kāpēc aizgāju? Tas ir daudz, kur es esmu pārāk daudz. Man vajag brīvu laiku. Es Man arī. tā kā prosti negāju vasarā, jo man tā kā nebija laika. So, vienkārši man nepaņēma tālāk. Neesmu tajā vecā grupā jauniešu domas. Laika man arī nedarēja. Pārāk, tad man jājautā, cik tev ir gadi? Tev ir 31. Man? Jā. Kāpēc man jautā, cik Tāpēc, ka jaunietis skaitās līdz 30 gadiem. Latvijā līdz 25. Ok. Tad tev var vēl neuztaisīt līdz 30. Nē, vēl. Ak, nē, pīsbis Marīgs. Nē, mēs varam ierosināt saimā, lai palielinu to vecumu. Kāpēc? Es esmu jaunieti, neuztraucies. Viņa 42. Ok, kad. Nemalās. Neizplatina nepatiesu informāciju. Labi, tikai 41. 40 ar pusi. Nē, man ir 17. Nu, tā tīri teorētiski. Tīri Tu vēl esi jaunietis, nu. Jā. Nu, Kāpēc pēkšņi jautāju par manu vecumu? nu tāpēc, ka teici, ka tu vairs neesi tajā vecumā jauniešu domas. Es teicu Whatsappā. Mēs visi dzirdējām vecumā. Jā, es arī. Es teicu Whatsappā. Es neesmu Whatsappā. Neieliku grupā. Tā vajadzēja iet prasīt. Jā. Ilgi Nē. grupā. Vairāk brīvais laiks vadījumiem. Tiešām ir brīvais laiks vairāk. Jā. Un ir nopietni. Ir. Tad, ja viņi iet jauniešu domē, viņiem vairs nebūtu tik daudz laika. Jā. Es arī tā nesapratu, kuros laikos viņiem ir un tā tālāk. Ceturtdienu. Katrā filiālē ir savs laiks. Kurā tu gribi iet? Grāji. Ogrē? Ogrē, jā. Nu, ceturtdienās 6. Man negribētu. Man 7 ir sopas tas. Shout out! Tas te patās tev būtu. Bet ko šis negribu? Jā. Es nezinu, kā dekorēt. Jā, noteikti. un arī sāk aptrūkties interesi kā dekorēt. Es iesaku darīt šādi. Nu, šādi. Tāpēc, ka šo galdo tu vari smērēt. Nē, tas jā. Tas ir saklēsts. Viņš tas tev var. Es teicu, sāk šo ēst. Solaranžolās Tas ir 5. Un jau 3. Ātris veids. Es arī gribu apsakt to māku. Vēl kāds sāk pastāstīt par saviem hobijiem? Es laikam. Jā. Vajadzētu. Nu, tagad sāc. Davai. Sāc. Tātad, tad viens no maniem pamat hobijiem vismaz vasaras laikā ir gaisa baloni. Šādauts mans pilots. Jā, tātad gaisa baloni. Un otrs tāds kā pamat hobijs ir noteikti elektronika. Šādauts Fortful grupa. Nu stāsti prāti. Un jā, praktiski mācību uzņēmums, skola un tā tālāk. Tur plašāk pastāstīt, Kas ir tavs Jā, aizsākums? kas tas ir tas Fortful grupa? Tātad Fortful grupa ir... Nu, būs tāds šāds. Vajadzētu. Jā, un vajadzēs man pēc tam piedzīs samaksu par reklāmu. Jā, tātad Fortful grupa ir skolā mācību uzņēmums, vismaz šogad. Šajā mācību gadā. Un, jā. Bet, nu, praktiski mēs ražojam pulkseni, kas paredzēts cilvēkiem ar redzes un atmiņas traucējumiem. Plašāk Journey Achievement Latvija mājaslapā. Droši vien var atrast informāciju un jā. Vēl kāds nepastāstīja? Nezinu, man liekas, mēs visi pastāstījām par Tu vienkārši gaidīji reklāmu. Jā, es gaidīju to brīdi. Tas šeit tikai dēļ šī. Patiesais iemesls, kāpēc gan vajadzētu piparku. Vai ne? Tieši tā. Jā. Ir kā ir. Tā oranža. Par ko mēs vēl runājām? Mēs vēl par kaut ko. Par jaunā gada apņemšanos, kāda katram ir.
Bet to mēs jau visu pateicām. Kā nē? Kā nē? Es zinu, ka Pagāju tad apsēst, cik tur laiks ir pagājis. Mums ir pagājis 30 minūtes. Labājam. No labi. Nu, kurš ir nepastāstīja par savām apņemšanās? Mana apņemšanās. No. Jā, sāksim ar to, ka es pirms gribētu tiešām nolikt automašīnas tiesības, kuras jau lieku jau kopš 18 gadiem. Kā tā ievilkās? Man ir 22. Bet tev taču mašīna. Nē, man ir mašīna, bet es jau pats nebraucu kā mambodā uz šajien. Pēc, ka viņai ir arī uz šajien jābraukt. Jā, un sekmīgi pabeigt universitātā kursu. Kādu? Pirmo. Kādu? Sociālo zinību vēstures skolotāja kursu. Nice. Jā, programma. Es gribēs uz īstu kursu, bet jā. Es nolakšu bezvizvārīgi. Jā, Šeit nolakšu. Okay, kas mums... Es tur ar tā reputēju, kāda ir tava apņemšana? Es gribu nolikt šogad eksāmenus, man 9. klasē. Veiksmi, izturību. Jā, labi, īzī, tagad ir pacels Jā, es jau noliku, halo. 10 vai 15% būs eksāmenos. To es noliku. Mums jau arī būs eksāmeni nākamgad. Un tur vēl lielāka procenta. Nē, jā, līdz 20 mēs cels. Ne, līdz 25. Nākamgad būs 20. Jā. Šo 15. Tas ir briesmīgi. Dīna, te ir tikai 20% Es vēl tās vēl divnieks. Nē, Drīkst maltā? Jā. Tāpatās. labi, es vēl liku, kad bija nepieciešams dabūt 5%, tad tiešām bija īzi. Tur uzraksti vārdu, uzvārdu, papildi, uzraksti kaut kādus dažus piemērus pareizi un viss tev tos eksāmeni noliks. Nē, bet es gribu labi nolikt arī. Tiešām? Arī, jā. Jā, tiešām. Kur skola? Es to pašu, kur tagad esmu ģimnāzija. Zinu, kurš šoreiz? Jā, cilvēks un saprāt. Labi. Stem vai karstais? Visticamāk, stem, bet Ko nozīmē stem? tur vēl tā kā papildu vairāk matemātika. Jā, eksaktie priekšmeti, tā kā ķīmija, fizika un līdzīgais. Tas tikai reāli. Man rociņa sāp spiest tās visas glazūras. Man jau vairs nav ideja. Cik Man arī garšīgi nav. dara? Lai būtu garšīgi, principā. Man tikai divas ir salīdzinoši, ok. Interesants. Nē, viss ļoti labi. Nē, kāds piepar kaut brīnišķīgi. Katrs zīmē kā māku, Jā. laikam. Bet ar glazūrām sažģīt. Es sapratu, ka es nevienu reizi nav... es esmu vienu reizi zilvētos. Es divas. Es oranžo tikai vienu. Šis man... es esmu vienu reizi oranžētos. Nevajag. Kāpēc tavas dāvanas rakstīts rip? Nē, viena ir dāvana, viena ir, kapi. Ar banti. Tie ir tādi skaistāki kapi. Nē, ja tev kāds cilvēks ir iebis, tad teorētiski tā būtu tāda interesanta dāvana. Vai negribas glazēt vairs? Ko negribas? Nekatām vēl vienu izdevumu. Tur staigāja tas biznesmārē. Negribas. Tad vēl biznesmērīts. Jā. Pārskas. Citi, no kā jums ir bail? No nākotnes. Man ir bails zaudēt cilvēkus. Jā, tas ir. Real. Tas ir dzēri. Tas, jā, bet... Un arī no tādām šaurām vietām. Man no augstuma, ak, Dievs, bet man patīk arī. lidot. Man ir tā, ka ja es uzkāpju, jo īpaši kaut kādā skatu tornī, es varu līdz pirmajam stāvam varbūt uzkāpt. Tas jau ir daudz, ja sākšu kāpt, ja man kāds pierunās uzkāpt līdz otrajam, es vienkārši otrajā arī palikšu, tāpēc, ka es vienkārši sastīkšu, un es nevarēšu ne pakustēties, ne parunāt, pilnīgi neko. Ok, man nav tik traki. Man ir traki tādā ziņā, jā. Un man nepatīk, ka skatu zoļi vienkārši pēc tam sāk kustēties no vēja.
Tas ir briesmīgi. Jautri. Es nezinu, ko darīt. Nu, Renāra, Edgar, no kā jums būtu? Man? Labs jautājums. Nē, no kā. Nē, ik viens no kaut kā baidā. Es tad vēl neesmu pieredzējis to. Es tad zinu. Arī no šaurām vietām. Nu, praktiski. Ja es iesprūstu liftā, man būtu slikti. Lifts nav tik Nē, vienkārši tas, es zinu, ka es nezinu, kā man tikt ārā. Man jāgaida. Gaida palīdzību ir. Telefons ir, viss čotkā. Arī, jā. Tad es nekad negribētu nekādām šaurām alām rāpot, nekādi man var aizmirst tur. Vai ne? Tas ir briesmīgi. Kā to kāds brīvprātīgi grib darīt? Jūs kāds gribat brīvprātīgi pa alu? Šauru rāpot. Rāpot gan. Rāpot, nē, bet nu... Alās esmu bijusi, protams, bet ne šaurā. Ja garantēts, kur izlīst sauri, nu tad jā. Ja tur kaut ko izdara nepareizi. Sabrūk. Zilo? Zaļo. Zaļo, nu. Pa visu. Es nesaprotu, ko es te daru vairs. Man ir olas. Runājies, tu ieraksti. Ceptas solis, jā. Kādā krastā jums vieglīšu rotāni? Dažādās. Plus minus šādi. Nu, man arī šādi. Nu kā, no lampiņas deg. Daudzās krāsās. Deg? Tā kā viņas deg. Kāds aizdzināja? Jā, tā kā mums laikam podcasts iet uz beigām, es nezinu, man ienāca prātā viena ideja, ko mēs varētu tagad uztaisīt. Nu, davai. Ties mums nav svecis, bet, jā, mēs varētu katrs novēlēt par labu lietu nākamajā gadā. Sev vai skatītājiem? Gan sev, gan skatītājiem. Sasniegt savus mērķus. Novēlu sasniegt savus mērķus un man sasniegt savus mērķus. Dino. Motivācija un iedvesmu. Es vēlos nolikt eksāmenus un foršu vasaru. Un citiem? Jā, un citiem laimīgu jaunā gadu. Un vai jums arī viss izdodas, ko gribat? Es arī novēlu motivāciju un atrast, ko darīt sev un citiem. Jā, es arī novēlu nebaidīties izdarīt ko jaunu, piedalīties visās aktivitātēs, kas ir iespējams, kurās var piedalīties ne tikai jauniešiem, bet arī visiem tātad no skolas līdz pat vecam vecumam. Un vecam vecumam. Jā, un sev es novēlu piepildīt manas apņemšanās un arī to pašu nebaidīties un izdarīt. Un, jā, tas arī praktiski viss tas galvenais. Es laikam novēlēšu, lai visiem ir pirmkārt laimīgs jaunais gads, lai Nelaimīgs. sapicību. Mazāk varbūt kašķēties atmeklēt kaut ko kopīgu. Un Kas tāds ir? Olas. Tas ir šeit, ka viņam ir olas. Ak, Dievs. Ko tu domā? Es neteikšu, ko es domāju. labi. Tas uzstājas tev virsū. Nē, tu vari galvenot svērēt, tu vari. Jā. Tas ir pieaugs. Nezinu, mums laikam drīz būs jābeidz. Mēs jau varam būt sākt test? Jā, Vispār, kā mēs šos piparkūkus izmantosim? lai ēstu. Es labprāt ēstu viņus vienkārši. Es gribu savus nofočēt divas. Jā, Vispār jāpabeidē. Jo šitā... es nezinu, varbūt parādam skatītājiem savas labākās piparkūkas. Es nezinu, kur man labāk. Viņam šķīras brilles. Ir grūti pateikt. Jā, tā nogaļa. Jā. Tā. Nu, par cik es tik ļoti zvanu, gribēju izdekorēt. Rekur man izzvanīja un sirsniņa. Tas ir kā... Jā, man arī sanāk vislabāk. Pēc burkādas. Man vislabāk sanās eglīte. O, tā Man tiešām ir smuka. 2 ok. Man ir
vācītis. Un vēl labi man sanāca mana solas. Ar zvaigznīti. Jā, respektīvi, laikam. Edgars gatavojas jau lieldienu apskaidrs. Jā, labi, lieldienām. Tad, laikam šovakar mēs sakām čau visiem, kas mums klausījās, skatījās un līdz nākamajai reizē, jā. Jau nākamajā gadā. Sauklis. Mēs sakam saukli vai nesakam saukli? Sakām? Es jau aizmirstu. Piespēdzies un sadzirdi jaunajai Ironu. Wow.